Es visādā ziņā atbalstu, bet, protams, ka tur, tā kā Ivars teica, jautājumi daudz aiziet uz šādu mažoritāru. Es domāju, ka, protams, ka diez vai šādi, bet tas, kad ir jāmaina un tas, ka tā sistēma ir un viss tā situācija satrunējas, es pilnīgi piekrītu. Par ideoloģiju skaidrs. Kam tad ir ideoloģija? Mēs šodien arī runājam par to, veidosim valdību, ja? Un te ir skaidrs, bloķējamies pēc ideoloģiskiem principiem. Kas tas būs tas jaunais, ja tur ies iekšā kreisie, labējie, vēl kaut kas, ja? Kā to cilvēku sapratīs, kas tas ir? Un vēl viena lieta, šodien, kad mēs runājam par jauno valdību, es nepaspēju to pateikt, es domāju, ka cilvēki šodien ko vērtē? Viņi redzējuši ne tik daudz, varbūt, Rietumu Eiropu, bet viņi zina tomēr Igauniju, Lietuvu galvenokārt, tā jūt tomēr, kas tur notiek, un mēs redzam vienu. Tur ir ļoti liela pretimnākšana tomēr uzņēmēju darbībai. Mēs īstenībā uzreiz to redzam, ka tur viss notiek, strādā. Es burtiski tagad arī biju 700 gadu Viļņā, aizbraucu uz to vienu pasākumu. Man bija tā interesanti 2 dienas pavadīt. Es redzēju to, ka tur kūsā dzīve, un šeit vienkārši nav nekā, un tas ir tas pats, ko